Sveiki, Agris, Kolomiks. Šodien stāstīšu par Levmiks aparātu. Tas ir paredzēts pašizlīdzinošo sastāvu sagatavošanai, ieliešanai ļoti lielos apjomos, jo ar šo aparātu var sagatavot vienlaicīgi uzreiz 3 maisus, plus vācieši šo motoru ir nopozicionējuši uz tiem apgriezieniem, kas ir precīzi priekš pašizlīdzinošajiem, no 550 līdz 750 apgriezieniem. Tātad priekšrocības šim aparātam mums ir noteikti arī putekļu sūcēju pievienošanās iespēja, jo putekļi tā iet pa gaisu. Iedozējam ūdeni, tiks vajadzīgs, ielējam 3 maisus iekšā, ieslēdzam uz maisīšanas režīmu, samaisās. Noņemam nost putekļu sūcēju, un šis aparāts mums ir uz ratiem. Tad mēs esam bijuši pie paletes, kur mums ir maisi, atbraucam gatavus 3 maisus. Mēs varam aizstumt uz to vietu, kur mums vajag. Priekšā mums ir smuks pedālīts, nospiežam pedālīti, un mēs varam mierīgi, lēnā garā izliet pašizlīdzinošo sastāvu tajā vietā, kur mums ir vajadzīgs. Paceļam atpakaļ aparātu, braucam atpakaļ pie saviem maisiem, uzpildām nākošo porciju. 3 maisi vienlaicīgi tīrīšana, elementāra vācieši. Viņš padomājuši pirmais zobiņš, izāķējam ārā stieni. Tas ir speciāls stiens priekš pašizlīdzinošajiem, kas nepiedzen sastāvu pilnu ar gaisu. Paceļam līdz otrajam zobiņam, noceļam spaini un izmazgājam spaini. Pie papildu aprīkojuma ir vēl speciāli uzliekams sietiņš, jo nevienmēr spaini var iztīrīt perfekti tīru. Sietiņš noņem to grūzi, kas ir palicis no iepriekšējām reizēm. Tāds vācu aparāts pašizlīdzinošajiem sastāviem.